Sākot izvēlēties uzlādes staciju elektroautomobīlim, pirmais, ar ko saskaraties, ir milzīgs daudzums dažādu funkciju, saīsinājumu un tehnisko terminu. RFID, DLB, OCPP, Wi-Fi, Bluetooth, kuras opcijas ir patiešām nepieciešamas jūsu konkrētajā situācijā, vai tā būtu privātmāja, daudzdzīvokļu mājas autostāvvieta vai komerciāls uzlādes punkts. Galva sāk griezties. Šodien mēs sistematizēsim visas šīs funkcijas, noskaidrosim to praktisko pielietojumu un noteiksim, kura opcija kādiem mērķiem ir nepieciešama. Pareiza funkcionalitātes izvēle nozīmē ne tikai līdzekļu ietaupījumu, bet arī stacijas lietošanas ērtumu daudzu gadu garumā. 3 galvenās funkciju kategorijas. Būtībā visas mūsdienu uzlādes staciju funkcijas var iedalīt 3 pamatkategorijās, un to ir ļoti svarīgi saprast pareizai izvēlei. Pirmais – piekļuves vadība. Kas un kā var izmantot jūsu staciju? Tas ir īpaši aktuāli, ja stacija nav uzstādīta slēgtā garāžā vai privātmājas pagalmā, bet gan, piemēram, atklātā stāvvietā vai daudzdzīvokļu mājas pagalmā. Jūs taču nevēlaties, lai jebkurš varētu piebraukt un uzlādēties uz jūsu rēķina, vai ne? Otrais – uzlādes strāvas regulēšana. Šī funkcija atbild par to, kā stacija sadala elektrisko jaudu, lai nepārslogotu jūsu mājas tīklu. To var īstenot ar dažādiem līdzekļiem, par kuriem runāsim tālāk. Trešais – attālinātā piekļuve. Iespēja vadīt staciju, redzēt uzlādes statistiku, saņemt paziņojumus un iestatīt parametrus, nepieejot pie pašas stacijas. Iedomājieties, jūs sēžat mājās krēslā vai atrodaties darbā, bet caur vietālruni varat sākt uzlādi vai pārbaudīt, cik kilovatstundu jau ir ielietas automašīnā. Tagad apskatīsim konkrētas tehnoloģijas un sapratīsim, pie kuras kategorijas katra no tām pieder un kur tā ir patiešām nepieciešama. RFID tehnoloģija. Sāksim ar RFID, Radio Frequency Identification, jeb radiofrekvenču identifikāciju. Ko tas nozīmē praksē? Jums ir neliela karte vai piekariņš, kuru pieliekat pie stacijas, un tikai pēc tam tā sāk uzlādi. Bez kartes uzlāde nav iespējama. Tas ir klasisks piekļuves vadības rīks. RFID ir ideāli piemērots situācijām, kur nepieciešams skaidri kontrolēt, kas izmanto staciju. Piemēram, daudzdzīvokļu mājas stāvvietā katram elektroauto īpašniekam ir izsniegta personīgā karte. Vai arī jums ir neliela komerciāla stāvvieta, un jūs vēlaties, lai uzlādi izmanto tikai jūsu klienti vai darbinieki. RFID karte ir vienkāršs, uzticams un lēts risinājums. Turklāt sistēma var veikt uzskaiti, kurš, kad un cik daudz ir uzlādējies. Privātmājā, kur staciju izmantojat tikai jūs, šī funkcija parasti ir lieka. Kāpēc katru reizi māt ar karti savas stacijas priekšā? Bet ja pastāv risks, ka kaimiņi vai nejauši garāmgājēji var piekļūt jūsu stāvvietai, RFID kļūst par noderīgu aizsardzības rīku. Vadība caur mobīlo lietotni – App. Nākamā svarīgā funkcija ir vadība caur mobīlo lietotni. Tas jau ir pavisam cits komforta un kontrolas līmenis. Jūs lejupielādējat lietotni savā vietālrunī, piesaistāt tai staciju un iegūstat pilnu kontroli no jebkuras vietas pasaulē. Caur lietotni varat sākt un apturēt uzlādi, redzēt pašreizējo jaudu un patērēto enerģiju, pārskatīt visu sesiju vēsturi, saņemt paziņojumus par uzlādes beigām vai problēmām. Vēl vairāk, lietotnē bieži var iestatīt uzlādes grafiku, piemēram, ieprogrammēt staciju tā, lai tā lādētu auto tikai naktī, kad elektroenerģijas tarifs ir zemāks. Tas attiecas gan uz attālinātās piekļuves kategoriju, gan daļēji uz piekļuves vadību, ja lietotne prasa autorizāciju. Kam tas ir būtiski? Visiem, kas vēlas pilnīgu kontroli un statistiku. Privātmājā tas ir ērti, ja vēlaties optimizēt elektroenerģijas izmaksas. Daudzdzīvokļu māju stāvvietās tas palīdz redzēt, vai kāds neļaunprātīgi neizmanto uzlādi. Tāpat caur lietotni nepieciešamības gadījumā var mainīt uzlādes strāvas stiprumu. Savienojuma veidi – Wi-Fi, Bluetooth, 4G. Tagad par veidiem, kā stacija tiek savienota ar internetu un jūsu vietālruni. Wi-Fi. Izplatītākais variants privātmājām, kur ir stabils bezvadu internets. Jūs vienkārši pievienojat staciju mājas Wi-Fi tīklam. Tas ir ērti un nodrošina stabilu savienojumu, taču stacijai jāatrodas rūtera uztveršanas zonā. Ja stacija ir tālu no mājas vai pazemes stāvvietā bez Wi-Fi, šis variants nederēs. Bluetooth darbojas nelielā attālumā, parasti no 10 līdz 15 metriem.
Tas nozīmē, ka varēsiet vadīt staciju tikai tad, kad atrodaties tai blakus. Tomēr Bluetooth vispār neprasa internetu. Tas darbojas ātri un uzticami. Tas ir labs variants privātmājām, kur pietiek pieiet pie auto un caur telefonu iestatīt uzlādi. Tāpat Bluetooth bieži izmanto stacijas sākotnējai konfigurēšanai. 4G. Iebūvēts mobilais internets pašā stacijā. Stacijā tiek ievietota SIM-karte, un tā saņem internetu caur mobilo tīklu. Tas ir ideāls risinājums vietām, kur nav Wi-Fi, attālas stāvvietas, maksas uzlādes stacijas ceļmalās, pazemes parkingu zonas ar vāju pārklājumu. Mīnus ir cena. Ar šo opciju stacija parasti ir par no 70 līdz 100 eiro dārgāka. Arī par SIM-kartes apmaksu mēdz būt dažādi. Daži ražotāji apmaksā karti uz 5 gadiem, citi šīs izmaksas atstāja patērētājam. Komerciālajām stacijām 4G ir praktiski standarts. DLB – Dynamic Load Balancing – dinamiskā slodzes balansēšana. DLB ir vieda sistēma, kas pastāvīgi uzrauga, cik elektroenerģijas dotajā brīdī patērē jūsu māja vai ēka un automātiski regulē automašīnas uzlādes jaudu tā, lai nepārsniegtu jūsu ievada aizsardzības aparāta automāta limitu. Ieslēdzāt elektrisko plīti, veļas mašīnu un kondicionieri, DLB samazinās uzlādes strāvu. Visu uz nakti izslēdzāt? DLB palielinās uzlādes jaudu līdz maksimumam. Viss notiek automātiski. Privātmājām ar ierobežotu pieslēguma jaudu tas ir īsts glābiņš. Daudz dzīvokļu mājās DLB ļauj dinamiski sadalīt kopējo jaudu starp vairākām stacijām. Svarīgi pievērst uzmanību tam, cik punktu atbalsta konkrētā DLB funkcija – 1 stacija, 3, 5 vai pat vairāk. OCPP – Open Charge Point Protocol. OCPP ir atvērts saziņas protokols uzlādes stacijām. Tas ir standarts, kas ļauj dažādu ražotāju stacijām darboties ar dažādām vadības sistēmām. Kam tas vajadzīgs? Ja pārvaldāt maksas uzlādes staciju tīklu vai lielu korporatīvo stāvvietu, jums ir nepieciešama vienota vadības sistēma piekļuves kontrolei, tarifu noteikšanai un monitoringam. OCPP ir kā universāla valoda, kas ļauj jūsu stacijām sarunāties ar šādu vadības platformu neatkarīgi no stacijas zīmola. Privātmājai OCPP absolūti nav nepieciešams. RS485 Modbus. Tie ir rūpnieciskie saziņas protokoli stacijas integrācijai ar citām ēkas vai enerģijas vadības sistēmām. Ja jums ir gudrās mājas sistēma, kas kontrolē saules paneļus, enerģijas uzkrāšanas akumulātorus un apkuri, caur Modbus varat integrēt arī uzlādes staciju kopējā energobilancē. Tāpat daudzās stacijās šis protokols kalpo saziņai ar skaitītāju dinamiskās slodzes balansēšanas nodrošināšanai. Ko izvēlēties? Nav universāla funkcija komplekta, kas derētu visiem. Izvēle ir atkarīga no lietošanas vietas. Privātmājai, ja jaudas pietiek. Pietiks ar jebkuru staciju ar minimālu funkciju komplektu. Privātmājai, ja jauda ir ierobežota. Izvēlieties staciju ar lietotni, manuālai regulēšanai vai ar DLB funkciju, automātiskai regulēšanai. RFID un OCPP visticamāk nebūs vajadzīgi. Daudz dzīvokļu mājas stāvvietai. Būtiski ir RFID vai lietotne piekļuves kontrolei, Wi-Fi vai 4G attālinātam monitoringam un DLB jaudas sadalīšanai starp stacijām. Maza uzņēmuma stāvvietai. RFID vai lietotne klienta kontrolei, 4G vai Wi-Fi atkarībā no pārklājuma, DLB, ja ir vairākas stacijas uz viena ievada. Maksas komerciālajām stacijām. Pilns komplekts, 4G, OCPP integrācijai tīklā un maksājumu sistēmās, lietotne klientiem un DLB jaudas optimizācijai. Pareizi piemeklēta funkcionalitāte ir investīcija ērtībās un efektivitātē. Nepārmaksājiet par lieko, bet netaupiet uz to, kas patiešām atvieglos jūsu dzīvi. Vai jums ir nepieciešama palīdzība, lai izvēlētos tieši jūsu situācijai piemērotāko konfigurāciju? Sazinieties ar mums, un mēs kopā atradīsim labāko risinājumu. Elmont Energy speciālisti ir jūsu rīcībā.